Ja vēlies būt vairāk kā citi, tu vari kļūt par vairāk. Saņemies, rīkojies, tev viss izdosies. Vairāk kā citi. Pārsvarā motivācija, skatoties spoguli, īpaši pēdējās nedēļas, kad tu redzi, ka tev labāk un labāk augums paliek. Tas tevi motivē. Tas ir vislabākā motivācija, ka tu redzi progresu. Tevi nekas tā nemotivēs, nekādi tur video vai arī kaut kādas tur runas vai arī kaut kādi tur teksti. Tu vienkārši smags darbs un skaties spoguli, īpaši no rītiem. Kad tu redzi, jau bišķiņ kaut kas tur vēderiņi jau vien ārā, kaut kas tur. Skaties reliefs jau labāk, kaut kur jau vēniņi jau vien ārā, jau sausāks paliek. Un tas tevi tikai bīda uz priekšu smagāk strādā. Sveiki, mani sauc Aivars Griģēnis, es esmu no Ogres, 22 gadus vecs kultūrists. Kā lai pasaka, pārsvarā jau man ir draugs iedvesmoja, kurš sanāk, ka es tagad pat viņu trenēju, Uģis Meikšāns. Man agrāk likās, sākšu ar to labāk, ka es svēru 46 kilogrami. Tas kaut kā kompleks jau rodas cilvēkiem, kuram mājās pat kaut kā ar kreklu pat negribējās stājāt, man tik ļoti dziļi kompleksi bija. Bet tad kaut kā ar draugiem pavadīju laiku ārā, tas bija vasarā, ja nemaldos. Un atceros, jebkuram cilvēkam, kurš ir mazs vai netrenējas, viņam liekas, jebkurš mazs izcilnis uz auguma, liekas, wow, cik liels muskulis un tā tālāk. Un atceros, viņš strādāja kādā celtniecībā un ar fizisku darbu tur viņam bija uzaudzēts tur rokas un tam līdzīgi. Un mēs tā spēlējam, tā sēžu. Ak, Dievs, kādi viņu muskuļi, cik viņš liels. Es svaru tikai 46 kg, mēs gandrīz viena gada esam, viena vecuma. Un es tā domāju, ak, Dievs, kaut kas jāsāk darīt. Un kopš tās dienas stāv, es vēl pastījos, vēl atnāku mājās, pirmo, ko daru, pasas spogulī. Kāpēc man nekā nav? Kaut arī ar sportu nodarbojās, bet un tad man likās, kaut kas jāsāk darīt. Bet tad kaut kā atkal piemirst slinkums, kā jau visiem. Un tad atceros, pēc 9. iestājos Meža teķī. Un tur kā jau no visiem pagastiem, visi brauc studenti mācīties. Un kā jau lauku cilvēki, viņi tādi uzbaroti, platāki kauli. Un es pat tur atnāku un atkal sāks tie vecie kompleksi. Liekas, ak, Dievs, tepat ir visi lielāki pa mani. Un domāju, kaut kas jādara. Tētim saku, es kaut kā gribu aiziet uz zāli, pamēģināt. Jā, un tad atceros, tētis man izmaksāja pirmo abonementu. Un tas tur aizgāja, kaut kā iepatikās. Galvenais tā sajūta patika, kad asinis pieplūst muskuļos. Tā kā Ārnīs saka, labākas sajūtas pa to nav, bet tā arī ir. Un tad kaut kā aizrāvās, tad jau pa to vasaru jau kaut cik jau uzzinu, ko tas svaru, ko tas 10 kg, ja nemaldos. Jo sākumā jau ātri svars nav virsū. Īpaši tie 10, 15 kg, īpaši, ka tu sēd 46. Un tad es atradu jau savu dombiedrus ar draugos, kuri arī nodarbojās pirms tam ar svārcelšanu tā tālāk. Tad jau kaut kādā tur bandiņā 2-3 cilvēki jau sākām. Tad jau interesantāk trenēties, viens otram tur palīdz, cilās svarus un tā tālāk. Un tā arī aizgāja tas viss. Līdz pat šodienai, tā nopietnāk. Bet pārsvarā pat nebija domājis par sacensību līmeni vai kaut ko tam līdzīgi. Bija domājis pats priekš sevis, lai tikai kaut cik izskatītos vīrišķi. Šobrīd mana motivācija ir tikai tiekties augstāk. Kā nekā. Šī bija mana pirmā sezona tāda nopietnā, kurā vismaz visās sacensībās dabūju titulētas vietas. Tur bija pirmā sacensības, bija Amber Grand Prix, tas ir Baltijas čempionāts atvērtais. Tad bija Klaipēdā starptautiskais čempionāts. Tad bija Baltijas čempionāts NSIKO Lietuvā taisīja. Tas tāds bija arī prestižot Klaipēdā un Baltijā. Tie bija ļoti tādi, ka es cerēju, ka tik pieciniekā tikt, bet es pat izbrīnījos. Kaut arī es Baltijā es cerēju uz labāku vietu, bet tur baigi tā šķīrās vietas. Un Latvijas atklātais. Un tas tā, Latvija. Visi savējie skatīsies, tur jāsties labākā forma bija. Manas skatuves bija 98 kg. No 120
kad tev ir uz masu uz 98, pa 3 mēnešiem nomest, tas kaut kā bišķiņa asariņa noteikti nāca. Bet tur reiķinies, ka tas viss ūdens tev iziet un tauki tev tur nodezināts. Cik tur tauki, jā, pārstāv no vēdera. Tur, tā. Un to man nebija, kā pirmā sezona, kā iesācēja, man tur to nebija sataisīta forma līdz galam. Un tas tā, man tur problemātiskā vieta bija mugura tieši. Tur man viņa ir masīva liela, bet nebija izstrādāta. Kaut tur, lai arī kā es tur centos pēdējo mēnesi, viņa vienkārši negribēja man, reliefaina būt. Un tas tā vienīgais bija. Un nākamā sezona gan jau būs, ok. Man vēl projām pat nav treneri, es bez treneriem trenējos. Ir tur treneri, Juris man tur palīdz, kaut kādus tur konkrētus jautājumus. Bet tā principā es visu tikai no interneta pats tur lasu grāmatas un visādi informāciju fórumos tur ar, uzdot tur jautājumus, protams, tur tam pašam Jurim un pārējiem, ja tur, kurus nevar atrast tur internetā. Bet, principā pats visu mēģinu. Man pārsvarā pirmā metode, kad es neko nezināju, pats galvenais bija vairāk ēst. Līdz vemšanai bez mazai jāiet. Jo, ja tu ēdīsi daudz, tur jauksi un smagi jātrenēs. Un tā arī es darīju. Sākumā pat 10-15 kg nāca. Un bez mazai sanāk, ka pirmajā sezonā es uzdzinu kaut kādi 20 kg. Bet tad es sapratu, ka kaut kas nav kārtībā, tāpēc, ka sirds netiek līdzi. Un tev uznāk tie, bez mazai tev organismam viss iekšās, sirds un viss tie asins sistēma, nervu sistēma, viss ir paredzēts tiem 46 kg. Bet tad, kad tu 2 mēnešos vai 3 uzdien tos 20 kg, sirds netiek tam līdzi, viņam ir šoks. Un pie mazākās slodes, toreiz atceros bija vasara, un es aizgāju peldēties. Un tā, uzreiz ieliec iekšā peldu, un es jūtu, man tā sirds sāk daudzīties. Vienkārši, sirds pārsitiens sāks. Viņa nevar vienkārši man zilā krāsā lūpas paliks. Domāju, ak, Dievs, ka tik ātrāk līdz krastam aizpeld līdz krastam tā stāv. Kas tā pa sajūta bija? Un tad tā sāku aizdomāties. Un tad es tā pausu internetā, jā, sirdi arī ir jātrenē. Un tad sāku tur skraidīt, tur uz ritentiņa, gan uz celiņa, visādi tur mēģināju. Un tad, sirds aug līdzi, tu viņu uztrenē. Un tad arī pamazām svāru uzaudzēt, tad sirdi patrenē un tā. Viss ir jātrenē, nevis tikai tur svārs jāaudzē. Arī jādomā pa veselību. Principā pirmie 2 vai pat 3-4 kaut kur gadi, nebija tāda nopietna. Tas tā tikai čomiem, zini, kurš vairāk tur no krūts var pacelt, kurš lielāku hanteli un tā tālāk. Kā lai saka, nevajadzīga pontošanās, ar draugiem bija. Bet tad es sapratu, priekš kam tas, ka tu redzi jau to progresu, tu jau sāc domāt, man tur, tā kā internetā bija tur rēcīgi sākumā, tev liekas, es esmu mas, nākamais jau posms ir, man tur bišķiņ pie pleciem jāpieliek, man tur tas. Tu jau sāc jau domāt, ka tu esi liels, bet tev jāpieslīpē pie tās, lai viss izskatās proporcionāli. Un tad, kad jau sāku pa to jau domāt, tas jau bija bez mazai jau 5 gadi, laikam es trenējos. Kopā es trenējos, kad ir 8, man liekas, gadi vai 7. Es pat nezinu viņam sajūku. Bet kaut kur nesen tikai sāku tā nopietni trenēties, kaut kur bez mazai 3-4 gadus, kad sāku 3 visdrīzāk. Tad, kad sāc jau ieklausīties savā organismā, kad jau sāc izjust to smadzeņu savienošanos ar muskuļiem un tā tālāk. Un tas tā nopietnākas tēmas, kas pārsvarā iesācējiem liekas, muļķīgi tas ir, galvenais pacelt svaru no punkta A līdz punktam B, to pašu hanteli uzmest. Viņam liekas, ka muskulis tā strādās. Viņš nesaprot, ka ir jāiedziļinās vingrinājumā, ka ir tas muskulis jāizjūt, jāizsprindzina maksimāli jāiztev, kā es saku, tev jādabuna pēc iespējams lielās muscle damage, mikrotraumas tev jādabuna ar tom pašiem pump treniņiem, tur baigi daudz metodas ir. Bet tā principā, pirms 3 gadiem es sāku tā normāli pielikt, sāku kaut cik pēc cilvēka, pēc kultūras sāk izskatīties, ka viss jau sāk proporcionāls, katrs muskuļu grupa papildina vienu otru, un tu jau izskaties estētiski.
šodien izņēmu muguras treniņu, tādu viegli, jo kā nekā sacensību sezona ir beigusies. Pēc sacensībām gribās arī atpūsties un tā tālāk. Un pēc sacensībām pārsvarā neņemu smagus treniņus, ņemu tādus vieglus ar maz atkārtojumiem un viegliem svariem, kā lai saka, lai muguru neierūsētu. Muguras treniņu sāku ar pievilkšanos, jo es uzskatu, ka tas ir bezmazliet pats galvenais vingrinājums, ja grib piegūt platāku muguru. Pats galvenais ir ņemt cik vien iespējams platākā tvērienā, jo tad veidojas platāka un smukāka mugura, jo kā nekā īstam vecumam jābūt platai mugurai. Otru vingrinājumu es taisīju ar nopietnāku, jau bāzes vingrinājumu, lai iesaistās pēc iespējams vairāk muskuļu grupu mugurai. Un taisīju ar kārtīgu izsprindzināšanu un ar aizturu nelielu, lai kārtīgāk izstrādātos muguru. Trešais un pēdējais mans muguras vingrinājums ir muguras biezumam, lai dabūtu biezāku un izteiksmīgāku muguru. Es ieteiktu iesācējiem nedzīties pēc smagiem darba svariem, tāpēc, ka lielākā daļa tikai tā norauj traumu. Zinu pats, kad biju iesācējs tur ar čomiem gāju uz zāli, kurš vairāk uz krūtīm uzspiedīs un tā tālāk. Bet tas tiešām nav vajadzīgs, ja tiešām negrib noraut traumas. Otrā un vispopulārākā kļūda īpaši resnākiem cilvēkiem, viņi nāk trenēt presītes. Īpaši tiem, kuriem nav sakārtots uzturs un diētas, viņi ar priekpilnām acīm un cerību cer, ka viņi taisot presīti jau vairāk un biežāk un katru dienu viņi nodzīs to vēderu. Bet tā nenotiek. Es biju dzirdējis vienu salīdzinājumu vienkārši perfekti šim variantam. Ja tev ir dārs vai kaut kāds zemes gabals, tev tur stāv reāli Ferrari, ja? Bet ziemā un uzsnidzis sniegs ir ar biezu kārtu, un tavu kaimiņi iet garām, tu visiem saki, man tur ir Ferrari stāv dārzā vai manā pagalmā. Neviens tev neticēs, kamēr tu nenotīrīsi to sniegu. Un tā arī ar taukiem un presīti. Presīti ir tava Ferrari. Un pa virsu tā sniega kārta ir tie tauki. Un kamēr tu viņus nenodzīsi, tu vari jebkā trenēt to presīti, jebkā to Ferrari savu, kā lai saka, uzķīlēt vari, ja? Bet tev neviens neredzēs zem tās sniega kārtas tavu Ferrari. Un trešā tāda izplatītākā kļūda, es neteiktu, tā ir diži kļūda, bet, katrs jau var trenēt un darīt, ko vien vēlas, bet, iesācējiem pārsvarā viņi atnāk trenēt tikai presīti, krūtis un biceps, drīzāk rokas, ja. Es uzskatu, pats galvenais veciņ, kas ir plata mugura, lieli apaļi pleci un milzīgas kājas. Un tad arī tu izskatīsies masīvs, liels un kaut cik pēc vīrieša. Jo lielākā daļa tikai trenē krūtis, presīti un rokas un uzdot jautājumus, kāpēc es neesmu tik liels trenējos 3 gadi un kāpēc man masa nenāk? Tāpēc, ka masa tev nāk tikai ar lielajām muskuļu grupām, svars tev arī nāk. Es uzskatu, labāk trenēt tev lielās muskuļu grupas, vairāk un kārtīgāk, un tikai pietrenēt tur rokas un krūtis, nekā tikai presīti un krūtis un rokas. Es ieteiktu galvenais, ja tas ir tāds sapnis, trenēties, galvenais ticēt viņam. Un sākt jau vismaz ar kaut ko nopirkt, vismaz abonementu zālē, ja? Un pieiet vismaz pie vislielākā čaļa zālē un pateikt, ko tu ēd? Vai arī vismaz atrast viņa draugos un uzrakstīt, es tur pamanīju, ka tu tur zālē. Nevajag tikai kautrēties. Tas pat tagad ir internets, 21. gadsimts. Pasties YouTube'ā, kā tie vingrinājumi jātaisa un tā tālāk. Visu var atrast internetā, es arī tikai internetā visu mācījos. Es tāds pats iesācējs biju, kā visi pārējie. Galvenais nenokārt galvu, jo arī tu vari būt vairāk kā citi.